Kā nākamos runātājus aicināšu SEB bankas pārstāvis Jāni Mazurenko, SEB bankas finanšu konsultāciju vadītāju un Robertu Pelēnu, SEB kreditēšanas vadītāju par finanšu riskiem lauksaimniecībā un risinājumiem to mazināšanai. Tā, Jānis pirmais sāks un... Bet te nebūs tā kā iepriekšējā runātāji no arī, jā? Tad runā magistrs un doktors komentē, jā? Tad iesaistīsies visi, jā, paldies. Labdien! Tātad mani sauc Jānis Mazurenko, un es esmu SEB bankas finanšu konsultāciju vadītājs, un mēs kopā ar kolēģi Robertu jums izstāstīsim par finanšu riskiem. Jā, ir tās teiciens, kas neriskē, tas nedzer šampanieti, vai ne? Un, diemžēl, ar to risku un šampanieti ir līdzīgi. Ja ir pa daudz, tad zināmas, teiksim, problēmas, bet bez viņiem arī īsti nevar iztikt. Gan ar šo šampaniešu, un arī no šī te riska viedokļa. Un, kā mēs zinām, beidzamie 3 gadi lauksaimniecībā ir bijuši ļoti interesanti, ja piezīmē, ka 2022. gads bija ļoti veiksmīgs, un var teikt, ka teiksim, šajā 22. gadā ir tās teiciens, ka lielā vējā arī tītara lido, jo 22. gadā neviens īpaši par riskiem nerunāja, jo tad viss bija ļoti labi. Un tad šie nākušies 23. un 24. gads, kas bez šabām lauksaimniecībā nosacīti ir bijis, es teiktu, gana izaicinošs ar zināmiem problēmām. Un es, kā jau minēju, mēs gribētu šodien izstāstīt par šiem te finanšu riskiem, kā bankas vērtē šoreiz klientus, kādā veidā viņi tiksim izprot. Un šajā situācijā teiksim, lielāko daļu katrs klients, es domāju, ka arī SEB bankā un arī līdzīgi pārējās visās komercbankās, katram klientam nosaka riska klasi, kuras, teiksim, tiek izvērtēts šis te finanšu risks un biznesa risks. Un attiecīgi, teiksim, šo te divu, kas ir ļoti savstarpēji saistīts, izvērtējot šos te riskus, katram klientam, kā jau minēju, nosaka riska klasi, un šai konkrētai riska klasē pretim arī riska cena. Attiecīgi par šo te riska cenu klients tiek cenots, un līdz ar to, teiksim, klientam tiek piedāvāts šīs te aizdevuma procentu likme, un loģiski, teiksim, jo zemāka šī ta likme, jo attiecīgi ir arī zemāks klients var dabūt. Un pretēji, jo augstāks risks, jo loģiski, teiksim, nebūtu īsti godīgi, teiksim, klients ar augstu risku var pretendēt uz zemu risku un tādā veidā, teiksim, salīdzinoties. Kā jau es minēju, teiksim, es šajā pirmajā sadaļā gribētu izstāstīt tieši vairāk par šiem te biznesa riskiem, un kolēģis otrajā sadaļā varēs izstāstīt vairāk par finanšu riskiem. Man jāsaka liels paldies iepriekšējiem lektoriem, viņi ļoti profesionāli izstāstījuši par šiem te biznesa riskiem ļoti izvērstā veidā, bet mēs, kā bankas kolēģi, loģiski neesam tik zinoši un tam līdzīgi, un mēs arī tikai neiedziļamies, bet katrā gadienā komunicējot ar saviem klientiem, mēs cenšamies saprast, vai klients izprot šos riskus, vai viņš saprot, vai viņš spēj, teiksim, menedžēt. Un līdz ar to, teiksim, kā viens no pirmajiem šiem te biznesa riskiem ir šie klimata apstākļi, kas ir, man liekas, ka lielāko daļu visiem zemniekiem ir ļoti, ļoti būtiski. Un, kā es minēju, teiksim, komunicējot ar saviem klientiem, mēs viņam jautājam, vai viņš izprot augstsekas, vai viņš, kā jau kolēģis iepriekšējais Baložs kungs minēja, teiksim, vai tur pareizās sēklas izmanto, vai viņš, teiksim, ieveda augstseku un pārējos kritērijus, jo tas noteikti ir būtiski, un tas atstāja, teiksim, ļoti lielu, teiksim, iespaidu, jo, diemžēl, ka mēs tur dabu īsti nevaram neko neregulēt, ne iespaidot tāda, kā viņa tā ir, un līdz ar to, teiksim, katrs savas iespēju apjomos spēj, teiksim, šo te apstākļus mazināt. Un kā nākošo, teiksim, bez šabām mēs varam minēt, kas otra ļoti liela sadaļa, ko mēs saskaramies ar klientiem komunicējot, ir šīs te izmaksu sadaļa. Izmaksu sadaļa divās pozīcijas, gan ieņēmas sadaļa, kas lielākā daļa atskrāja uz šo te graudu, teiksim, vai realizāciju, vai ir otra, kas ir izmaksu sadaļa. Kā klients, mūsu konkrētais klients, spēj šos te jautājumus, teiksim, risināt, jo
Jo šodien ļoti daudz izskanēja informācijas, un laikam tiešām tā ir realitāte, ka nevienmēr klients spēj, teiksim, visu rēķināt, un arī varbūt necenšās. Viņš radīs vienkārši citreiz sēt un ārt, un citreiz bišķi paļaujās, teiksim, uz Dieva varā, ka gan jau viss būs teorētiski labi. Un kā trešā, teiksim, saliekam, izvērtējot šo te biznesa riskus, mēs ar klientu komunicējam, gribam saprast un redzēt, kāda viņa līdzinējā pieredze. Kā jau iepriekšējā lektori minēja, teiksim, svarīgi saprast, kāda, teiksim, viņa bijusi šīs te ražības iepriekšējos gados, kādas, teiksim, gan izmaksas iepriekšējos periodos ir spējas, teiksim, viņi veidot. Tāpat, kā, teiksim, ir novērojams beidzamajos gados šī te paudžu maiņa, kas ļoti šabām ir apsveicami, jo ļoti tiekoties, kad ir seminārs un pārējos, var redzēt, teiksim, ka vecos saimniekus, nobriedušos kungus sāk aizstāt šie te jaunie dēli ar savām, es teiktu, varbūt labām zināšanām, bet nevienmēr, teiksim, ar šīm te pieredzēm. Tas ir būtiski redzēt un saprast, kāda notiek šī te paudžu maiņa, kā pēctiecamība. Kā nākošo sadaļu, ko mēs, teiksim, izvērtējot šo biznesa riskus no klienta puses, skatāmies, kāda katram konkrētam klientam ir pieejamie saucamie aktīvi. Jo lielāko daļu, teiksim, lauksaimniecība ir tāda nozare ar ļoti lieliem energo ietilpjiem. Tas nozīmē, teiksim, šīs te, kā pamat ražošanas līdzeklis ir zeme, un zeme ir tāds, es teiktu, viens no sāpīgākajiem jautājumiem, kurš ļoti aktuāls. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, teiksim, katra konkrēta klienta šīs te zemes īpašību, cik zemes viņam ir īpašumā. Un ja lielāko daļu, teiksim, vidējam, tā varētu teikt, vidējam klientam, Sebbankas klientam, ja tā zemes, kas ir atrodas īpašumā starp 40 un 60%, tad ir būtiski saprast, teiksim, šos te pārējos nomas līgumus. Jo var iznākt tāda situācija, ja viņam ir zemju īpatsvars salīdzinoši zems, un savukārt, teiksim, saistības sloks salīdz augsts, tad, ja īsā termiņā var kāds no nomniekiem uzsaukt šīs nomas tiesības, tad formāli nāk tā, ka klients ir sagādājis gana daudz tehnikas, bet viņam trūkst šīs ražošanas līdzekļu, ar ko apstrādāt. Un tas attiecas arī gan tehniku pieejamām kaltiem, tas ir būtiski izvērtējot šos klientu, viņa, teiksim, šo risku, vai viņš spēj to manidžēt, vai viņam ir šie noslēgti nomas līgumi, vai šie nomas līgumi ir samērā īstermiņā, vai viņam sagaidām būs, teiksim, kaut kādas risinājumi, ka jāpārslēdz nomas līgumi, vai jāizpēr šīs zemes. No tā viss samērā daudz ir atkarīgs šī viņa klienta darbība. Un nākošā arī ļoti būtiska sadaļa dokumentu. Kā jūs teicamas, man liekas, citreiz, kā iepriekš minēja kolēģis, citreiz liekas tā, ka dokumenti ir domāti priekš bankām, bet tā nav. Tā lielāko daļu ir svarīgi, ka šī dokumenta bez šīm bankām ir svarīga, lai viņa varētu izvērtēt klienta finansiālo stāvokli, bet vēl svarīgāk, man liekas, arī šī dokumentu kvalitāte, bilance, peļņas zaudējuma aprēķins pašam klientam, cik viņš pieejams, cik viņš pats, teiksim, izprot savu bilanci, kā viņš viņu pārvalda un kā viņš, teiksim, orientējas. Jo citreiz tā, ka vienkārši pat vadītājiem ir grāmatvedis tur veids grāmatojumus, bet grāmatvedis. Viņš neatbild par saimniecības, teiksim, saimniecisko darbību, atbild, teiksim, īpašnieks. Un tad ir svarīgi, ka viņš pats ir īpašnieks, ir ļoti labi, teiksim, orientējušies darbībā. Nākošais samērā ir būtiski, bet varbūt netik bieži lauksaimniecība īpašnieku, teiksim, struktūra. Jo lauksaimniecība varbūt atšķir no citiem biznesiem nav tā, ka ļoti daudz ir atsevišķās saimniecībās, kur ir daudz īpašnieku, un līdz ar to ir samērā grūti pieņemt kaut kādus radikālus lēmumus, sevišķi tā, ka ir kaut kādas grūtības radikāli veikt. Tas var, teiksim, kaut kādas citās nozares pārstāvēt lauksaimniecību, tas nav, bet toties ļoti būtiska sadaļa ir pie spēja atbalstīt no īpašnieku puses, jo, es jau kā minēju, teiksim, ja 22. gadā par šī jautājums neaktualizējās, tad šos 2 beidzamās gadus pie samērā saspringtāms klientu darbības un naudas plūsmas bija vajadzīgs, teiksim, īpašniekiem atbalstīt, ja tas ir iespējams, no malas nesaistot savas darbību, vai tādā gadienā ir svarīgi
vai šim klientam ir kaut kādi citi biznesi, no kā viņš ir iespējams un vēlame papildināt uzņēmuma naudas plūsmu, vai viņam ir iespējams, teiksim, izstrādāt šaubu mežu, atkarībā no tās, teiksim, papildināt, jo vienmēr jāatcerās tas, ka sava nauda vienmēr būs lētāka nekā aizņemta nauda, un, teiksim, tā viņa nauda ieguldītā būs vislētākā un visvieglāk risinājumā. Un kā arī noteicošā sadaļa ir šī kredīta vēsture, teiksim, ir svarīgi, teiksim, komunicējot un komunicējot arī sekojot līdzi, kā klientam ir gājis iepriekšējās, cik viņš bijis atvērts pret banku, cik viņš bijis komunikāblis, cik viņš ir bijis gatavs sniegt, teiksim, informāciju, cik viņš ir bijis, teiksim, atklāts, jo citreiz tā, ka, teiksim, atsevišķi klienti likas, ka ir problēma un nerunā ar banku. Tad, to problēmu novilcina tik tālu, ka, teiksim, ļoti grūti ir izsināt un jūtas tā kā neērts. Tā saucamā Strausa politika, ka viņš galva iebāzīs, teiksim, galvas milties un domā, ka pastāvsim atrisinās. Bet nē, teiksim, banka vienmēr cenšas būt pretim nākošs, jo iepriekšā laika periodu pierādīja tā, ka, teiksim, sevišķi, ka pirmā krīze 2008. gadā, kad sākotnēji varbūt bankām likās, ka visu atrisinās jautājums ķīla, diemžēl tā nē. Tā ķīla nespēja risināt. Ja problēma ir globāla un problēma liela veidojas, tad lielāko daļu šīs visas problēmas var risināt tikai, teiksim, kopā. Līdzīgi tā kā nesen uzņemtajā multfilmā šie Straume, kur visi, teiksim, zvēriņi sakāpuši vienā laivā, un visi peld vienā virzienā, jo diemžēl, jāsaka tā, ka, diemžēl, bet tā ir tāds variants, ka bankas un klienti mēs esam vienā laivā. Un mums jau vienam jāir vienā virzienā ar vienādu spēku, jo tādā gan ne tikai var, teiksim, nonākt pie labiem rezultātiem, tas apmierinās gan klientu un viennozīmīgi arī, teiksim, bankas. Un līdz ar to es, teiksim, gribētu lūgt kolēģis varbūt izstāst, vēl kas ir teorētiski, un mēs it kā varam minēt, bet tas īstenībā šodien jau izskanēja ļoti daudzās reizēs par šiem risku mazinošiem apstākļiem, bet šobrīd šīs, tiksim, pirmais sadaļa ir klimatiem apstākļiem, ir šī apdrošināšana, un lielāko daļu, un lielāko, bet atsevišķos gadījumos veidojās tā, ka, teiksim, ja ir bijuši šie neveiksmīgie gadi, ja, teiksim, klientam veidojas samērā augsts saistības sloks, un klients, teiksim, grib kaut kādas vēl jaunas naudas, tad ļoti augsts, teiksim, risks paļauties tikai uz veiksmi. Un tad katra gadienā banka jau stipri iesaka, teiksim, ka klientam jāveic šīs sējuma apdrošināšanas vai šo dzīvnieku apdrošināšanas, jo vairs tikai uz veiksmi nevar paļauties, jo riskam jābūt sabalansētam un izsvērtam. Tāpēc, teiksim, mēs citiem, kā jau minēju, jautājam klientam, ierosinām, teiksim, viņam šo risku piesekt, jo tiem klientiem, kam ir salīdzinoši ļoti labas likviditātes, ļoti labi, teiksim, salīdzinoši zems šīs saistības loks, varbūt apdrošināšana nav tik aktuāla, tas vairāk, teiksim, viņiem pašiem, bet no biznesa viedokļa, kā minēju, teiksim, tam, kam jau risks ir paaugstināts, līdz ar to tas noteikti ir jādara. Un tāpat kā ir otrā, bija lielākā daļa, teiksim, risks, kas mēs ar klientiem komunicējam, ir šī izmaksu un cenu svārstības, teiksim, kā var redzēt, teiksim, šīs ceru amplitūdas ir bijušas mežonīgas, un līdz ar to, teiksim, ja 22. gadā bija ļoti labas cenas un salīdzinoši augstām izmaksām, vienalga bija ļoti labs, teiksim, ienesīgums, tad 23. un 24. gads krasi mainījās. Un līdz ar to, teiksim, arī līdzīgās situācijām, tiem pašiem, teiksim, zemniekiem, uzņēmējiem, ka šis risks jau ļoti augstā robežā, ir būtiski saprast, teiksim, ar šīm izmaksām, vai viņi spēs gūt pietiekošus ienākumus, lai spētu apkalpot, jo no iepriekšējie kolēģi, kas Baloškungs, ka rādīja, teiksim, pēc tam ieņēmumiem, var redzēt, ka pilnīgi atsevišķas kultūras ir gandrīz, kas strādā ar zaudējumiem. Un līdz ar to, teiksim, klientam pašam rudenī sējot un pavasarī sējot ir jāizvērtē, vai ar tām biržas cenām, kas figurē, teiksim, konkrētajā brīdī, vai ar to viņam veidosies bizness. Un tā līdz ar to, teiksim, vai viņš, teiksim, veids šos izmaksu optimizāciju un arī iespējams, teiksim, cenu fiksāciju, vai arī viņam gatavās produkcijas cenu fiksāciju, jo biznesam jābūt pelnošam, jo šajos 20 gados, cik es diezgan daudz ilgstošas bankā esmu strādājis, redzējis, kā ir izauguši, teiksim, šie uzņēmēji. Un man liekas, ka lauksaimniekiem biznesi kļūst reāls, labs bizness. Ir ļoti labi, teiksim, ir izauguši. Un līdz ar to, teiksim, mēs arī gribētu, ka, teiksim, šie mūsu uzņēmēji tikpat veiksmīgi
tikpat veiksmīgi attīstās kā līdz šim. Un tad es vārdu varbūt lūkšu kolēģim. Jā, tad finanšu riskiem. Tas pamats, ar ko mēs strādājam, ko ikdienā man jāstrādā, tie ir finanšu informācija, ko mums iedod. Un, diemžēl, jāsaka, ka arī pie saistība apjoma, kur jau ir miljons pāri eiro saistība apjoms, tā informācijas kvalitāte ir dažreiz tādā apšaubām. Protams, tas arī nāk no tās situācijas, kad mums normatīvie akti arī pieļauj to, ka zemnieku saimniecībām tieši kā juridiskai formai nav jāpiesaista ārēji, teiksim, auditori, revidenti finanšu pārskatu novērtēšanai. Un attiecīgi jau mums dažreiz jāstrādā ar slikto izējas, teiksim, tādu izējas punktu. Protams, kas arī apgrūtina novērtēt to kopējo situāciju. Jā, kolēģis jau minēja par saistības logu un, teiksim, spēja apkalpot saistības. Būtībā saistības logs tas ir pasaka, cik gadus vajadzētu novirzīt visu nopelnīto, lai dzēstu visas finanšu saistības, kas ir uzņemts. Protams, jo bankā, jo mums ir, teiksim tā, jo lielāks ir saistības logs, jo lielāks ir risks, jo tomēr tas nozīmē to, ja, piemēram, mēs redzam saistības loks ir 5, tas nozīmē to klientam vajadzētu aptuveni šādus pašus 5 finanšu gadus, bet tam, ja tie ir labi finanšu gadi, ka 5 finanšu gadus vajadzētu pilnībā visu nopelnīto, ja no to ebidu novirzīt īri saistības sekšanai, lai nosektu pilnībā saistības. Un, protams, tas tiek skatīts arī ļoti tuvu ar saistību apkalpošanas koeficientu. Ja tas pasaka, cik liela daļa no, teiksim, no gadā nopelnītās aiziet procentu maksājumos un pamasums maksājumos. Tāds vispārīgs tāds minimālais līmenis pieņemamais, ko mēs skatāmies, ir to saistību apkalpošanas koeficientu ir 1,2. Jeb uz katru eiro, kas jums jāsamaksā pamasumās un procentos, mēs teorētiski sagaidām, ka vismaz eiro 20 nopelnīts. Ja, bet tādā komforts ir 20% rezervu. Arī par likviditāti. Lielākoties jau visiem runājot saprotams, kas ir likviditāte, tā ir spēja sekt īstermiņa saistības ar īstermiņa aktīviem, bet tāpat laikā mēs arī skatāmies, kas uz to, teiksim, finanšu pārstāvu, kas veido to likviditāti. Jo citreiz ir tā, kad arī, piemēram, tas tāds diezgan bieži redzams gadījums finanšu pārskatos, kad klienti, piemēram, mēs saprotam, ka finanšu pārskatā norāda gatavo produkciju. Mēs paskatāmies, kas ir detalizēts un gatavas produkcijas, un tad mēs saprotam, ka, piemēram, klients uzrādīs, ka kviešiem viņam bilancē pašizmaksa ir 500 eiro tonnā. Un tad, protams, tad sākās nākošie jautājumi, ja tad atgriežamies pie pašu stāstu par finanšu informācijas kvalitāti iesniegto. Un tad arī atgriežamies pie jautājuma, kāda ir tā patiesā likviditāte. Jo, protams, pieņemot, teiksim, balstot lēmumus uz tīri, teiksim, kļūdainu informāciju, noved pie kļūdainiem lēmumiem. Tāda likviditāte, ko mēs arī vispārīgi vērtējot kā, teiksim, tādu minimālo, ko mēs vēlamies redzēt tajā finanšu, teiksim, uz finanšu pārskatu ir vismaz 1, bet, ticamas vērtības un arī vērtības, kuras tiešām ir pamatotas, protams, ka saprotot, ja ražošana, piemēram, to pašu ražošanas pašizmaksas atgriežoties, saprotot, ja 1 tonu, lai saražotu kviešus, mēs finanšu pārskatā norādām, ka tas mums izmaksā 500 eiro, tad ir jautājums, kur ir biznesa. Pašu kapitāls. Tā ir vēl viena būtiska sadaļa, jo augstāks pašu kapitāla līmenis, jo ir vairāk ieguldīti savu līdzekļu aktīvos. Jo vairāk ieguldīti savu līdzekļu aktīvos, tas īpaši bija redzams no 22. gada, kur bija pie ļoti labām augstām pelnītspējām klienti. Daļā teiksim, atjaunoja savu tehnisko parku ar jaunām tehnikām un novirzīja kaut ko līdzdalībās, bet aizņēmās un izmaksāja dividendes. Cita daļa būtiskus līdzekļus ieguldīja tā kā tiešām paši pērkot lauksaimniecības zemes iespējams, arī kādos citos ilgtermiņa ieguldījumos. Un tad pienāca 23. gads.
Varēja tiešām arī mūsu pusē tā rīcība ir augstāks pašu kapitāls, jo mums ir lielāks man ir iespējas, jo es saprotams, ka klienti ir vairāk ieguldījuši saimniecībā. Jā, man liekas, ka viens no pēdējiem gadījumiem, ko es atceros, ka tieši, lai uzlabotu klientu likviditātes pozīciju, kas iepriekš tika minēts, klients 22. gadā bija diezgan daudz ieguldījis tiešām to brīvo nopelnīto naudas plūsmu, bija ieguldījis ilgtermiņa aktīvos, un mēs būtībā, lai vienkārši uzlabotu likviditātes pozīciju, refinansējam šos aktīvus. Tā kā tādas iespējas, kā menedžēt īstermiņā, arī ir, ja ir ar ko menedžēt. Un, protams, kā jau tā vairāk runātāji minēja, tad nākotnes redzējums vajag. Var ļoti redzēt to atšķirību starp klientiem, kuri budžetē, kuri analizē, vai arī kuri vienkārši strādā no dienas, un kad tiešām klientam arī, kad tiešām ar pašu īpašnieku runājot, man kā analītiķim, kurš strādā ar bilancēm un peļņas zaudējumu aprēķinē kā pamata instrumentu savā darbā, man vienkārši sākot jautāt par bilances pozīcijām, pats īpašnieks nevar pateikt neko. Grāmatvedis stāsta, bet īpašniekam nav izpratnes par to, ko grāmatvedis stāsta. Tāda atraušana tā kā no viens, ko dara viens, un ko dara apmēram, kas reāli dzīvē notiek, tas īsti neparādās uz papīra. Un tas, protams, arī tā kā apgrūtina vērtēt un analizēt un saprast tos riskus, arī kā bankas pārstāvim, kas tur apakšā ir. Protams, vēl viena svarīga lieta ir investīcija plāns. Ir vieglāk arī klientu vērtēt, ja klients pats saprot, kas viņam būs kaut kādā ilgākā termiņā nepieciešams, kādas tehnikas vajadzēs atjaunot, cik tas varētu maksāt un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs jau šodien, piemēram, vērtējot, analizējot klientu, mums arī no ārējiem regulātori prasīja, ka mēs uz klientu, mums ir jāskatās, visā potenciālā kredīta termiņa laikā klients jāvērtē tātad ilgā laika posmā uz priekšu. Līdz ar to mums sanāk arī daļēji jau veikt to analīzi, un mēs jau arī citreiz, bet diezgan bieži ar klientiem tiekamies un runājam par to, ko mēs savā pusē redzam vērtējot. Un tad, protams, ir daudz vienkāršāk, ja jau klients var iedot to informāciju, klients jau pats saprats, ko viņš darīs, kā viņš redz, kur viņam finanses iet. Tas atvieglo, tas pātrina arī visu, mūsu pusē lēmumu pieņemšanas procesu. Mums nav jāsūta 10 jautājumu, jāgaida 10 atbildes, un tad vēl jāsūt 5 jautājumi, kā bieži vien gadā šobrīd. Bet tas tāds īsumā no finanšu risku puses, kam mēs pievēršam uzmanību, tās ir tās galvenās lietas, tā ir naudas plūsma, jo būtībā finansēšana tiek balstīta uz naudas plūsmu. Mēs sagaidām, ka teorētiski aizņemtā nauda ir jāatmaksā un procenti jāmaksā. Tātad tā bāze ir naudas plūsma, vērtējo gan klienta likviditāti, gan klienta pašu kapitāla līmeni, un gan arī to, ko klients pats gaida uz priekšu no sevī. Tas arī tāds īsumā no manas puses arī ir viss. Jā, paldies Jānim Mazurenko un Robertam Pelēnim. Paldies, aplausi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi no zāles? Jā, lūdzu. Jautājums arī par riskiem, kā jūs sakat, izvērtējat lauksaimniecības nozari pie investīcijām, ko plāno saimnieki. Pašreiz mēs dzīvojam lopkopu tādā labā periodā, kad ir vēsturiski augstākā gan gaļas iepirkuma cena, gan piena. Bet mēs redzam, ka saistībā ar Eiropas Savienības noslēgtajiem Mercosur līgumiem un saistībā tagad ar ASV spiedienu zinām izdarījot uz Eiropas Savienību, lai kaut kādā veidā atvērtu vairāk šo lauksaimniecības tirgu. Kā jūs vērtējat, cik augsti riski tie ir priekš šīm nozarēm? Gaļa, piens, plānojot, investīcijas. Par gaļu būs grūti teikt, gaļa nav īsti sanāca strādāt, jo pārsvarā piena lopkopību. Protams, kad tie ir riski, bet
mums ir tāda, protams, katrā bankā ir sava riska apetīte, ja, un arī kā viņi cik konservatīvi skatās uz priekšu, mēģinot saprast, kur klients dodās. Ņemot vērā, man liekas, kāds mūsu portfelis izveidojies, ka mēs esam diezgan konservatīvi vispār skatījušies uz klientiem un arī centušies saprast jau tās klientu vajadzības, ko klients stāsta. Saprast, kā tās viņa vajadzības iet ar to nākotnes redzējumu kopā, bet pie tādiem konservatīviem pieņēmumiem. Nu, tas nozīmē, ja piemēram 20, kad bija augstais piena cenu lēciens iepriekšējais, tas bija 22. gads, vai... Jā, 22. Jā, nu tad, protams, ka mēs jau klientam atnākot 23. gadā, mēs nebalstījāmies to, ka viņam bija 22. gada rezultāts labs un ka tas atkārtosies katru gadu uz priekšu. Tāpēc mēs arī tas vērtēšanas periods ir apmēram, ka mēs skatāmies iepriekšējos 5 gadus. Citreiz arī pat vēl ilgākā periodā, ja biznesa atbilst, kad ja tās pamatlietas ir tādas nemainīgas, ja, nu, kad nav būtiski paplašanāšanās notikušās, ja tad citreiz ilgākā laika periodā paskatāmies. Bet 3 gadi ir minimālais, ko mēs vērtējam. Papildinot, teiksim, kolēģi, ko jūs jautājat par šo pienu lopkopības nozari, es teiktu, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo redziet, teiksim, kā jau Latvijā ļoti labi varēja redzēt, teiksim, mums lopu ganāmpulks samazinās, toties izslaukums auga, un katru gadu ir tendence tā, ka Latvijā saražotā piena masa pieauga. Bet pašpatēriņš, to, ko patērē no tās, viņš paliek vai tādā pašā, vai arī pat samazinās, jo mums diezgan demogrāfi ir kā tāda, un piena lopkopība tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo redzat, teiksim, ja es saku, apmēram 60% varbūt no saražotā pienas patērējam pašpatēriņā, un pārējais tiek eksportēts. Un tad jūs uzstātas jautājums, nu, tas varētu aktualizēties ļoti, jo teiksim, galvenais jau realizēt. Tātad, līdzinēji, teiksim, pārējā teiksim, eksporta noņēmēja lielāka daļa bijuša Lietuva, daļai teiksim, arī Igaunija. Igaunija tagad atvērot šo jauno rūpnīcu, kas ir piemēr, teiksim, bija domā un tendence, ka pieaugs. Tā kā tas risks pastāv ļoti, ļoti liels. Teiksim, ja lielopu ražošanā, man liekas, teiksim, Latvijā, man liekas, ir salīdzinoši veiksmīgs, jo katrā gadienā lielā daļa lielopu saražotās produkcijas tiek eksportēts un samērā labiem, man liekas, jo patreiz cena ziņā Latvijā, laikam, lielopas ir stipri zemākā cenā nekā, teiksim, eksportējot, ko ļoti labi, teiksim, pārdod. Ja cūkopībā ir otrādāk, teiksim, ja cūkopībā cena salīdzinoši ir augstāks nekā, teiksim, pat atsevišķās Eiropas valstī, tad lielopiem tas ir pretēji. Tā kā, tas dēļ cenas, man liekas, varbūt, ka nebūs tik liela, bet jā, tas varētu aktualizēties. Šis beidzamās šī Amerikas prezidenta jaunie paziņojumi par tiem tarifiem, tas var iespaidot arī lielo globālo tirgu. Nu, jā, tas jautājums galvenais bija arī par lielopu nozari, tās perspektīvas, kādas viņas, teiksim, jūsu skatījumā, kādas viņas veidojās, ņemot vērā, šorīt nesen tikko noslēgtos šos līgumus, vienošanās un tagad jaunos tos tarifus. Vai pastāv pietiekami liels risks vai ne? Nē, risks droši vien visur pastāv. Vienīgi vai kā pa lielopu, man liekas, tas mums pašiem būtu varbūt, ka jāmaina. Tas varbūt, ka mans personīgs viedoklis jāmaina bišķī, teiksim, mums ēšanas kultūra kā tāda. Jo pēc statistikas, man liekas, Latvijā salīdzinoši daudz tiek patērēta cūgaļa, salīdzinoši pret lielopu. Ja mainīsies šī kultūra, cilvēki, teiksim, vairāk sāks uzturā lietot lielopu, tad attiecīgi šīs saražotā produkcija, viņam visticamāk būs vairāk pieprasīta šeit vietējā tirgu, un tad tas jautājums var neaktualizēties. Jā, vēl no citas puses varbūt tās lielākoties es strādāju pie klientiem, kuriem ir tā saistība apjoms sākot ar 1 miljonu, tieši tā kā mūsu finanšu iestādē, un nav daudz tādi, kas tieši tā kā ar kodiem gaļas lielopiem ņemtos. Man īstenībā, man liekas, ka portfelī, kuriem tas pamat ieņēmumu veidotos no tās sadaļas īsti nav. Piena ieņēmumiem, jā, tad mums ir pāris tādi klienti, kuriem ir tīri piena ieņēmumi, bet tur jau mēs redzam arī cauri gadiem, kad tur tās
Piencenu svārstībām ir izmaksu svārstības sekojušas diezgan līdzi. Viņas iet tā kā savstarpējā dinamikā. Protams, ka tās pelnītspējas lielumi nostaigā, bet ja mēs skatāmies vēsturiski uz tām saimniecībām, kuras esmu vērtējis, viņas seko līdzi. Nav tā, kad bijušas, bija, protams, tas labais gads, kad, protams, pelnītspēja nodubultojās apmēram, bet tas bija viens unikāls gads. Otrajā gadā atkal, teiksim, jau tuvāk nulles rezultātam, bet 2 gadus vidējos. Tāpēc jau arī mēs skatāmies tās lauksaimniecības uzņēmumus arī visās, gan augkopībā, gan lopkopībā ilgā laika periodā, lai arī savstarpēji tie, teiksim, cenu kāpumi un cenu kritumi, viņi, tā kā, teiksim, iznetojās, bet tādiem tieši gaļas lielopiem man nav nācies, diemžēl nav nācies pa gaļas lielopiem tādā biznesa virzienā vēl iedziļināties, bet cerams, kādreiz pienāks tā diena, ka mums būs arī liela tā kā, Jā, un te es saprotu, ka jūs arī pērkat gaļas lielopus Latvijā ražotas, audzētas. Tāds, ko mēs pārējām. Es tā kā... Gaļas lielops īsti nav tā kā pamatu uzturs, ikdienā. Tā kā, jāsāk. Vienmēr ir laiks sākt. Okay. Labi, paldies. Es pieļauju, ka tas Merkazūra jautājums mums visiem tāds lielais nezināmais. Vēl jautājumi no zāles? Ja nē, tad es izmantošu iespēju uzdot vēl 3 jautājumus. Bišķi par tiem riskiem, piemēram, ja tagad lauksanieks izdomā, ka viņam baigi vajag tos saules paneļus. Viņš sniedz ladā projektu un prasa bankai līdzfinansējumu. Ko teiks banka? Jā, aiziet uz priekšu, gāz grīdā vai tomēr klau, bet skatāmies, kas notiek ilgtermiņā. Saules paneļiem tur atmaksāšanās periods varbūt būs pie šīm cenām, 10 gadi, un varbūt, ka labāk neinvestējam, nepērkam, domājam kaut ko citu. Tāds... Pašpatēriņam, protams, saules paneļi. Tas ir viena lieta uzreiz, kam to saules paneļus pašpatēriņam vai arī tirgot un ražot, bet ja pašpatēriņam... Pat citreiz, kad saprotam, ka tāds atmaksāšanās periods ir garš, bet jautājums, vai tā naudas plūsma, kas ir, vai tā naudas plūsma spēja atbalstīt šo projektu. Jo, ja salīdzinoši tāds saules projekta, saules paneļu uzstādīšana varbūt tas ir tās kapitāla ieguldījums, kas ļoti ilgā laika periodā nāks apakaļ. Bet, ja tur tiešām arī pēc šo uzstādīšanu saprotam, ka tur varbūt tas nav tāds uzreiz tieši ietekme uz ieņēmumiem, varbūt tas uzreiz nav tieši ietekme uz izmaksu būtisku samazinājumu, bet, ja tā klienta ir vajadzība un klientam tiešām tā uzņēmē darbības apjoms šo, teiksim, projektu spēj atbalstīt, nodrošināt apmaksu, tad lielākoties jau uz to mēs skatāmies uz pozitīvu, tomēr zaļa emisiju mazināšana, zaļā enerģija. Jā, mēs esam gana daudz finansējuši šos saules paneļus, bet lauksaimniekiem jau arī viņi nekad īsti neskatās. Loģiski klientam jautāt no ekonomiskā efekta, kā viņš pastos saredz, cik ilgā laikā viņam atmaksāsies, bet no bankas pozīcijām mēs lielo daļu skatāmies no uzņēmuma kopējās, teiksim, naudas plūsmas, jo uzņēmuma kopējā naudas plūsma ļauj vienmēr uz priekšu, vienmēr laipni. Labi, paldies. Jānis vienā brīdī minēja tos piemērus par refinansēšanu zemē attiecīgi, ka šogad, aizpagājušajā gadā nāk lauksanieki refinansē zemi. Viens lauksanieks teica, kas ir arī jūsu bankas klients, nē, es tā nedarīšu, mani uzskatīs par riskantāku klientu. Jūs komentārs? Jā, bet tā visticamāk tā refinansēšana notiek ne jau aiz labas gribas, teiksim. Es ko minēju, šie 23. 24. gads, nebija paša veiksmīgākie, teiksim, sevišķi 23. gads, kas atstāja būtisku, teiksim, ietekmi uz šo klienta naudas plūsmu. Un līdz ar to, teiksim, lai klients atgrieztos normālās sliedēs, sakot, teiksim, viņam vajadzīga garā nauda. Tas nozīmē, ka viņam šajos 2 gados ir ļoti pasliktinājusies likviditāte. Ja likviditāte nokritus stipri zem 1, tu faktiski nav cita risinājuma, kā aizstāt šo te īsto naudu ar garo naudu, lai klients kļūtu kā normāla naudas plūsma, labu, teiksim, likviditāti, jo tur nav cita veida. Kā jūs minējāt, teiksim, arī savā, teiksim, runā, vai tev ir iespējas šo te naudas plūsmu uzlabot no malas ar kaut kādiem citam biznesa ieņēmumiem vai ar šiem meža izstrādi, ka tam, meža ieņēmumi. Ja tas nav, tad ja tu klientā saredzi perspektīvas un lielāko daļu, mēs vienmēr esam skatījušies uz lauksaimniecību kā uz nākotnes, uz ilgtermiņa klientu. Tur nevar atrauti skatīties uz 1-2 gadus. Ja mēs viņu skatāmies ilgtermiņa periodā, tas ir viens no risinājumiem. Un, kā es minēju, tas atkarīgs no kredīta vēstures, kā viņš iet šīm grūtībām cauri.
tāda ir realitāte. Tas no tā nav jānobīstas un jābūt, gana drosmīgam. Labi, paldies. Šorīt vēl bija saruna ar vienu Latvijā zinām tehnikas tirgotāju, kurš teica vēl, pagājušajā gadu, pirms tam no 10 klientiem, kas atnāca pie viņiem pirka tehniku, 8-9 banka iedod tur attiecīgo līzingu. Šodien situācija ir 1,5 no 10 iedot. Tas ir ar 10% pirmo iemaksu. Tas ir tik slikti šodien? Tas ir tas tās, ka tieši šie 2 gadi, ar būtībā pēc peļņas zaudējuma aprēķiniem izsās, ka klients pats no kaut kurienes vēl piemaksājas, tāpēc, ka viņš grib nodarboties ar lauksaimniecību. Tie pēdējie 2 gadi tiešām citiem redzam tik slikti, un tas apēda pašu kapitālu, apēda likviditāti, un tu saproti, ka vēl pie tam vēl nāk citreiz gadās, ka redzam vienkārši koeficients likviditātes ir uz papīra sarēķinot 0,8. Jā, vai 0,5 trakākā gadījumā, un tu sāc meklēt, kas tur apakšā ir, un tu saproti, ka, ja tev klients pasaka, ka viņš piemēram, gadā nopelna tur, 500 miljonu, jā, ka viņš ir palicies tur pa minerālu mēsliem pa pagājušo sezonu parādā 600 000, kas viņam nākošajā gadā jāsamaksā. Šodien iedot, nofinansēt jaunu tehniku ir diezgan izaicinošs jautājums. Nav tā, ka pasaka visiem nē, bet tas tiešām paliek tāds... Cik liela vajadzība tā ir? Vai tas ir tā, ka, vecais traktors jau iztur, vai kombains jau tāds, ka tur nekas no viņa vairs nav, un ka būtībā kombains nebūs, tas nozīmē to, ka arī biznesa apstāsies. Šis arī bija interesants komentārs, kad bankas pārstāvis sāk komentēt, ka tas traktors vēl ir labs un braucams. Man liekas, tik drūma tā situācija nav, ka statistika pareizi sakot, viņa varbūt, ka ir bišķi pasliktinājusies. Bet mēs cikam jūtam, pirmkārt, klienti paši palikuši bišku piesardzīgākie dēļ šiem 2 gadiem. Otkārt, ir stipri mazāk, man liekas, ir fondu pieejamība kaut kā šajās, periodā bijis. Viņas stipri tēmētas un fokusētas šīs, atbalsta programmas. Bet es domāju, ka klienti pirmkārt vairāk arī izvērtē šajā situācijā, bet man liekas, visas bankas, var teikt arī par SEB banku un arī par saviem kolēģiem pārējās bankās, viņas jau tendēties uz klientu. Speciāli neviens tā nav, ka nedod. Ja šis klients finansiāli var atļauties, un mēs saredzam šie ilgtermiņā, es domāju, ka lielāka daļa cenšas finansēt. Ja viņiem ir likviditātes problēmas, tad šis kaut kāds periods ir jāpārdzīvo, klientam ir jāuzaudzē, un tad arī jāsaprot, vai tā investīcija, ko viņš grib veikt, vai tā vitāli svarīga, vai tāpēc, ka tas bija tagad viena krāsa un gribās citu krāsu. No tehnikas tipa vienāk. Tagad tas, es domāju, nav tik drūmi. Bet jūs, Jānis, saprotat, ka tagad tās cenas ir brīnišķīgas, jā? Atkal sardu vakar vienu tehnikas tirgotāju, viņš saka konkrēts markas traktors, pirms 2 gadu maksāja 200 000, šodien 130. Kā var nepirkt, vai ne? Tas ir tieši, man liekas, tas nāk arī tieši no turienes, kad tie līdzekļi nav tik brīvi, tā kā 22. gada beigās, ja 23. gada sākumā. Bet pirmajā iemaksā iedot to veco traktoru un tiek pie jauna. Tad kur ir mazāks risks? Tas ir tīri no tās likviditātes pozīcijas. Vai šodien uzlikt klientam uz gada beigām vēl vienu maksājumu, kad viņam ir jau tā jāsamaksā liela masa, vai tā ir prātīga finansēšana. No tāda viedokļa. Protams, ka mēs jau skatāmies, bet mēs sākam jau tā, ka pie šiem apstākļiem, kad nedosim. Tas ir tā kā detalizēts izvērtējums katru gadījumu skatoties atsevišķi no tās kopējās ainas, kā tas klients izskatās un ko mēs tur... Kāds klients ir izmaksājis šo tehniku, un attiecīgi šī tehnika kalpo kā pirmā iemaksa, tas ir burvīgi tiešām, jo tas neatstās no naudas plosmas viedokļa, no naudas izteiksmes, jo viņš veco tehniku atdos pārdevējiem kā pirmo iemaksu, un attiecīgi viņš pretim saņems jaunu, kura būs modernāka, ekonomiskāka un kalpos. Bet lai nezināk tā, ka viņš vēl nav esošo izmaksājis, tā jau sāk tur plīst vai tam līdzīgi, tur jāgulda nauda, un tad viņš ar to mēģina aizstāt, un zina, ka tad faktiski viņš tehnika ir cita, bet viņš radikāli palielina savu maksājumu slogu. Droši vien mēs viens otru saprotam, pa kuru gadījumu tu runā. Es arī tādu dzirdēju, šis esot bijis viltīgs triks, kā atrisināt saimniecības finanšu problēmas īstermiņā. Ja? Tātad vienu tehniku, kur ir līzingā, nomainīt ar citu tehniku, kur arī paņem līzingā. Ja? Bet to pirmo iedodot kā pirmo iemaksu. Jā, tas tāds viltīgs un dzirdēts triks. Jā.
Okay, ja jautājumu vairāk nav, tad es teikšu paldies Jānim Mazurenko un Robertam Pelēnim no SEB bankas. Manuprāt, šodien bija ļoti laba diskusija, ļoti labs pasākums. Sekojam līdzi riskiem saimniecībās, domājam, reikinam un tiekamies arī nākamajos Zemnieku saimnes pasākumos Rāmaus biznesa centrā. Un vēlreiz liels paldies Rāmaus biznesa centram. Mēs šeit jūtamies kā mājās. Paldies Gustam, Lūsim, paldies Laurai. Uz tikšanos, paldies!